Tātad Annas Lindes fonds. Pilnais nosaukums ir Annas Lindes Eiromed fonds starpkultūru dialogam. Un kā jau pats nosaukums rāda, tad šī ir tāda kā organizācija, kas rūpējās par to sadarbību people to people, jeb cilvēku starpā. Jo varbūt es pastāstīšu, kā vispār Annas Lindes fonds radās. Tas bija 2005. gadā. Tātad Eiropas Savienība nonāca pie secinājuma, ka jā, visādās jomās jau ar to vidusjūras reģionu, jau ar tiem mūsu kaimiņiem sadarbība notiek, bet īstenībā visšvakāk iet tieši ar to cilvēku sadarbību. Un tāpēc tika gan valdības, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan arī Eiropas komisija izdomāja, ka jā, mums ir nepieciešams šāds liels fonds, kas apvienotu Eiropas valstis un arī vidusjūras valstis. Šim fondam sekretariāts atrodas Aleksandrijā, Aleksandrijas biblioteka. Es domāju, ka daudz no jums ir dzirdējuši tādu ļoti, ļoti svarīga vieta. Un kas ir varbūt ļoti būtiski, ir tas, ka tas Annas Lindes fonds darbojās ļoti daudzās valstīs. Tātad no vienas puses ir tā vidusjūras viena puse, kur arī mēs skaitāmies, kaut gan paši zina, ka līdz vidusjūrai mums ir ļoti tālu. Un tad ir vidusjūras otra krasta valstis, kas ir sākot jau no Mauritānijas, kaut gan Mauritānijai īstenībā nav tā kā pieeja pie vidusjūras, bet tā kā viņiem ir ļoti draudzīgas attiecības ar Eiropas komisiju, tad viņi arī ir iekļauti šajā Annas Lindes fondā. Tātad Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija. Šobrīd īsti nav tā kā Annas Lindes fondā un arī iepriekš nav bijusi, bet ņemot vērā, ka tur ir daudz ļoti pozitīvas izmaiņas, tad varētu būt, ka arī nākotnē Lībija būs. Noteikti viena no aktīvākajām ir Ēģipte, tad arī Jordānija, Izrēla, Palestīnas pašpārvalde, Sīrija un Turcija. Ja, tātad tās ir tās vidusjūras otra krasta valstis, ko mēs arī šī festivāla ietvaros saucam par otrpus vidusjūrai. Tā, jā, no Eiropas puses īstenībā ir tā, ka ir visas Eiropas Savienības valstis iekļautas Annas Lindes fondā, plus vēl arī dažas no Balkānu valstīm tās, kurām tiešām arī ir tā pieeja pie vidusjūras. Tātad Albānija, Bosnija, Hercegovina, Horvātija, Monako, kur nav Eiropas Savienībā, bet tāpat viņiem ir pieeja pie vidusjūras, un arī Melnkalne. Jā, un arī Sīrijas situācija varbūt šobrīd ir diezgan sarežģīta, tāpēc visas šīs tādas nopietnās attiecības ar Sīriju šobrīd ir tā kā tādā uzgaidošā stāvoklī, tāpēc arī Annas Lindes fondā viņi nav tādā pilnā biedru statusā, bet protams, ka viņa arī ir viena no tām valstīm, kas atrodas šajā reģionā, un mēs ļoti ceram, ka tā situācija tur drīz varētu kaut kādā ziņā noskaidroties un stabilizēties, lai arī Sīrijas pilsoniskā sabiedrība varētu aktīvāk līdzdarboties. Un jā, tas, kas ir ļoti būtiski, ir tas, ka Annas Lindes fonds ir viena no tādām lielākajām organizācijām, kas apvieno ļoti, ļoti daudzas organizācijas. Tātad aptuveni 4000 organizācijas, 42 valstīs darbojās Annas Lindes fondā, tā kā jūs varat iedomāties, ka tas ir milzīgs tīkls ar ļoti lielu potenciālu. Tātad, kas ir tās galvenās lietas, ko Annas Lindes fonds dara? Tātad, pirmkārt, tie ir projekti un programmas un tādas kampaņas. Piemēram, tagad ir viena tāda ļoti, ļoti liela programma, kas saucās Citizens for Dialogue, kas dod iespēju daudzām no tām arābu valstīm, kas tā kā ir izgājuši cauri tam arābu pavasara vilnim, stiprināt savu pilsonisko sabiedrību. Un tad ir arī daudzas iespējas, kādā veidā mēs varam sadarboties. Piemēram, tagad ir tāda viena programma, šīs lielās programmas ietvaros Citizens Exchange. Tas nozīmē, ka organizācijas var savā starpā apmainīties ar kaut kādiem saviem aktīvākajiem darbiniekiem, biedriem. Tas nozīmē, ka, piemēram, mēs varam uzņemt kādu no Ēģiptes un tāpat laikā izsūtīt varbūt kādu savējo cilvēku no 1 līdz 3 mēnešiem uz turieni. Tad vēl Annas Lindes fonds noteikti arī piešķir tādas ļoti prestižas Eiromed balvas. Pirmkārt, tas ir tā kā nevalstiskajām organizācijām. Katru gadu notiek balsošanas visu biedru organizāciju starpā.
un tiek izvirzītas tās aktīvākās organizācijas, kas tad veicina to Eiropas un Vidusjūras valstu sadarbību. Un ir arī tāda ļoti būtiska lieta kā žurnālistu Eiromet balvas, jo, kā zināms, mēdiem ir ļoti liela vara un gan tajā atspoguļot to, kas notiek, gan arī veidojot cilvēku viedokļus par to, kas notiek. Tā kā arī tur tiek piešķirtas balvas. Katru Annas Lindes fonda mājaslapā var atrast arī starpkultūru pārskatus, tiek regulāri apsekoti mēdīji. Tā kā tur var smelties informācija par to, kādas ir tās aktualitātes Eiropas un Vidusjūras sadarbības jomā. Tā, par nacionālajiem tīkliem jau es minēju, ka ir ļoti daudz to nacionālo tīklu un 42, bet jā, ir vēl arī Sīrija un Lībija. Un tad ir vēl arī grantu konkursi. Te uzreiz man ir jāsaka, ka tas nav tā, ka tas ir ļoti regulāri un, nezinu, vairākas reizes gadā. Parasti tas ir vienreiz gadā. Un tur ir diezgan liels konkurss uz katru projektu, kurš tiek apstiprināts. Un tur ir arī tas noteikums, ka tam finansējumam var pieteikties tikai Annas Lindes fonda biedru organizācijas. Tā kā, ja jūs kādreiz nākotnē domātu pieteikties finansējumam, tad būtu labi laicīgi kļūt par biedru organizāciju. Iepriekšējais grantu konkurss nevis noslēdzās, bet tas iesniegšanas termiņš beidzās īstenībā dažas dienas atpakaļ, 14. aprīlī, tā kā nākamais droši vien, ka būs pēc kaut kāda laika, es pieļauju aptuveni mēnesis. Annas Lindes fonds, īstenībā varbūt tas ir interesanti, tā kā tas ir Vidusjūrā, tad tur arī Vidusjūrā, ne pašā, bet otru pusi Vidusjūrā, tad tur tās lietas varbūt nevienmēr notiek ļoti paredzami un tā kā pulkstenītī mēs esam pieraduši šeit Latvijā, bet varbūt, ka tas ir arī tas īstenībā interesantākais, ka ir jāsako līdzi, jābūt elastīgam, varbūt bieži vien kaut kādas politiskās lietas ietekmē arī tādu regulāro fonda darbību, un tāpēc varbūt nevar īsti paredzēt, kad tieši būs tas nākamais grantu konkurss un tā. Viens no tādiem lielākajiem pasākumiem, ko Annas Lindes fonds organizē un par ko arī stāstīs Inese, nākamajā mūsējā sadaļā ir Annas Lindes fórums. Un tas ir īstenībā tāds milzīgs pasākums. Šogad jau bija vairāk kā 1500 pārstāvi no dažādām organizācijām, mēdījiem, arī no nacionālajām valdībām satiekās un tātad diskutē un atskatās uz to, kas tad ir tas pozitīvais, kas jau ir sasniegts un kas ir tie tādi nākamie soļi, ko vajadzētu darīt, lai šis starpkultūra dialogs būtu veiksmīgāks. Jā, varbūt pavisam īsi arī par Annas Lindes fonda Latvijas tīklu. Šajā brīdī mums jau ir 51 dalība organizācija, un īstenībā tas ir ļoti dažādas organizācijas. Varbūt tāpēc, ka Latvijas tīklu koordinējam mēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, mums ir diezgan daudz jauniešu organizācijas, jaunatnes organizācijas, bet noteikti ne tikai. Mēs arī ļoti priecājamies par jebkuru citu organizāciju, jo tas interesantākais jau ir tajā, ka ir tā daudzveidība. Mums ir arī, piemēram, ļoti laba sadarbība ar laikmatīgās dejas choreogrāfu asociāciju. Viņi katru gadu aktīvi iesaistās mūsu aktivitātēs. Tāpat mums ir arī dažas universitātes, piemēram, Daugavpils universitāte, Vidzemes augstskola. Tad ir arī dažas pašvaldības un jā, tā kā dažādība noteikti ir tas interesantākais, jo arī nevalstisko organizāciju jomā bieži vien ir tā, ka mēs darbojamies vairāk, sadarbojamies ar tās savas jomas organizācijām, bet īstenībā mēs tik ļoti daudz arī nezinām, kas notiek citās jomās. Un tad varbūt pat, ja tā sadarbība ar Vidusjūras valstīm nevienmēr ir tas pats galvenais, kāpēc organizācijas pievienojās mūsu tīklam, tad noteikti ļoti labi ir arī tas, ka tiek veicinātas visādas projektu un sadarbības idejas arī pašu tīklu biedru starpā. Jā, no tām lietām, ko mēs darām, mums ir regulāras tikšanās, protams, ka mēs apmainamies ar informāciju un ziņu lapas. Tad mēs arī organizējam tādas studiju vizītes savā starpā, tā kā ejot viens pie otra ciemos un skatoties, kādas ir tās lietas, ko mūsu tīkla organizācijas dara. Tad vēl no savas puses mēs maksimāli cenšamies atbalstīt partneru atrašanu Vidusjūras valstīs un projektu veidošanu.
jo katrs projekts ar vidusjūras valstīm noteikti ir liels izaicinājums. Tā kā mums kādreiz viena no mūsu biedru organizācijām Vidzemes augstskola teica, ka ja mēs esam realizējuši to Eiromed projektu, tad jau skaidrs, ka mēs varam realizēt jebkuru projektu. Un tas noteikti norāda kaut kādā ziņā, ka tie projekti nav tie paši vieglākie pasaulē, jo, kā jau mēs arī iepriekš dzirdējām, ir vīzu jautājumi, ir tomēr diezgan būtiski dažreiz kultūra atšķirības jautājumi, kas ir jāņem vērā. Tāpat arī termiņu ievērošanas jautājumi, e-pastu atbildēšanas, neatbildēšanas, ir ļoti daudz visādi izaicinājumi. Bet tas noteikti, šie projekti ir arī tādi kaut kādā ziņā vieni no īpašākajiem, jo es zinu, ka daudzi no jums jau diezgan ilgi darbojās nevalstiskajās organizācijās, un tad ir laika, varbūt ir tā, ka jau ir diezgan pierasts sadarboties ar dažādiem Eiropas partneriem. Jau ir daudz mums skaidrs, ko varētu sagaidīt, tur, piemēram, no tās Eiropas daļas vai no kādas citas Eiropas daļas, un tad šie vidusjūras sadarbības projekti ir kaut kāds tāds labs, jauns izaicinājums arī pašiem NVO darbiniekiem, lai tā kā palielinātu savu, paplašinātu savu redzesloku un izaicinātu sevi arī tieši spējot realizēt šādus projektus. Tad mēs arī pa laikam piedāvājam iespēju piedalīties dažādos Eiromed projektos, jo vispār jau tiem Eiromed projektiem ir tā, ka tie projekti nav iespējami tad, ja nav tādas uzticības pašu cilvēku starpā. Jo ja vēl Eiropā ir tā, ka var ļoti racionāli izdomāt, ka mēs gribam taisīt tādu projektu, jūs arī apmēram tādā jomā darbojaties, un tad visi sarunāt pa e-pastiem skaisti, kā tas ļoti bieži arī notiek. Tad sadarbībā ar vidusjūras valstīm tas pirmais punkts tomēr ir tā cilvēciskā uzticība un draudzība, es teiktu. Jo varbūt, ka tas ir arī īstenībā tas, ko mēs lielā mērā varam mācīties no vidusjūras reģiona, ir tas cilvēciskās attiecības, draudzība un tā kopienas izjūta, kas ir ļoti, ļoti spēcīga otrā vidusjūras krastā, un varbūt kaut kādās mirkļos mums pašiem Latvijā tas iet kaut kādā ziņā mazumā. Un jā, tieši tāpēc varbūt arī ir svarīgi aizbraukt, satikties ar cilvēkiem, saprast, ka jā, ir tas klikšķis, un tad jau arī attiecīgi tālāk tie projekti aiziet daudz vienkāršāk, un viņi tiešām arī ir iespējami. Un jā, tas arī varbūt tāds mūsu redzamākais pasākums, ko mēs katrus 2 gadus aptuveni cenšamies organizēt, tas ir Starpkultūru festivāls. Un šogad mums ir visvairāk pasākumu, kā jebkad ir bijuši. Festivāla ietvaros mums ir apmēram, skaitīja, bet viņi ir tik daudz, ka īstenībā pat grūti izskaitīt. Ir aptuveni 30-35 pasākumi, 11 dažādās vietās Latvijā. Un no mūsējā tīkla, un ne tikai no mūsējā tīkla, ir iesaistīts aptuveni 30 organizācijas. Tā kā īstenībā, man liekas, ka tā ir tāda ļoti unikāla iniciatīva, ka ar ļoti, ļoti maziem līdzekļiem īstenībā mēs spējam noorganizēt tik grandiozu pasākumu kā Starpkultūru festivāls, kas notiek daudzās vietās Latvijā. Tas ir iespējams tikai dēļ tā, ka mums ir vienkārši fantastiskas biedru organizācijas, kas uzņemās atbildību un iniciatīvu kaut ko pie sevis organizēt. Un varbūt tieši par to, jā, es domāju, ka tas mūsējais sauklis, festivāla sauklis vislabāk arī attaino to būtību. Ļaujies atklāšanas priekam, jo tas arī ir tas, kas mūs pašus visus šos gadus ir motivējis. Tas, ka īstenībā ar katru reizi mēs arī arvien vairāk tā kā nogrieztam un priecājamies par katru jauno lietu, ko mēs atklājam, kas atrodas otrā pusē vidusjūrai. Jo sākumā, varbūt pirmajos gados, kad mēs organizējām festivālu, tad bija vairāk tā, ka jā, tur ir vēderdējas, noteikti tējas dzeršana, tādas visas stereotipiskākās lietas, kas pirmās nāk prātā domājot par otru vidusjūras krastu, bet tagad jau mēs cenšamies vairāk vērst uzmanību par to ļoti lielo dažādību, kas atrodas otrā vidusjūras krastā, un ka tās nav tikai kaut kādas lietas no vēstures, bet tur arī ļoti daudz mūsdienu elementi, un tos mēs arī cenšamies caur dažādām diskusijām, filmām parādīt. Arī šodien mēs tiksimies ar dažiem no mūsu uzaicinātajiem viesiem. Šodien mēs tiksimies ar vienu puisi no Jordānijas, viņš ir ielu mākslinieks,
un tāds ļoti, ļoti kolorīts cilvēks, kurš šī festivāla laikā viņš dosies uz daudzām tādām īstenībā diezgan mazām vietām, kā Dobele, Saldus, Aizpute, un tiksies ar jauniešiem un dos iespēju tātad veidot starpkultūru dialogu arī ārpus Rīgas, ne tikai šeit kaut kur, nezinu, tādās skaistās telpās kā Zirgu pasts, bet arī parastās skolās un jauniešu centros. Tad mums vēl būs arī Ēģiptes un Tunisijas jauniešu žurnālisti, kuri pašreiz piedalās vienā programmas jaunatņu darbībā projektā. Viņi piedalās studiju vizītē un viņi skatās, kādā veidā darbojas mēdīju un tīpaši mēdīju jauniešu jomā šeit Latvijā. Tā kā mums arī ar viņiem būs iespēja parunāt. Un jā, tā kā par to mēs priecājamies, ka ir izdevies atvest uz Latviju arvien vairāk cilvēks no otra vidusjūras krasta, jo tieši šīs cilvēku tikšanās ar parastiem cilvēkiem ir tās, kuras palīdz katram no mums veidot to savējo viedokli par to, kas tad īsti ir tajā otrā vidusjūras krastā.